Piebrauc pie Reinas tāpat. Šeit iznāk maina ārā, re, kur šī lielā upe ir Reina. Ko liela. Pilnīgi citas krāsas ūdens. Reku no mainas vēl tek tāds brungans un tur tālāk tāds gaišs. Šeit noteikti vajadzēs peldēties. Vēl viena lieta, ko es gribēju izmēģināt, tas bija Eirovelo ceļu tīkls. Te var redzēt. Reku šitais te zaļā zīmīte Eirovelo 15. Tas ir Reinas posms. Viņš ir daudz garāks, bet šis te tā kā ir gar Reinu iet. Un tas arī ir vēl viena zīme, kurām var sekot. Viss sarakstīts uz katra krustojuma, griez, kur gribi, viss parāda, kur tur tālāk zīmīte uz kaut kādu miestu aiziet. Mans ceļš aiziet uz turieni. Ievēro, ka pilsētas paliek tādas, gaišas, labi, pilsētas miesti. It kā ir tie paši uzraksti visādi, tur tas pats tas tipiskā viņu arhitektūra pildiņiem. Tās koku saliņas pa vidu tādas garas. Ziemkoki aug. Tas ir tas Eirovelo 15 maršruts iet sēd saulē. Visur visiem stūrīšiem, kur ir kaut kāds pagrieziens, vai ieliet nost. Tās zīmes, ko tas pārskatīties rāda, es nezinu, es braukšu taisni. Recepcija tur, kaut no jumdiņā. Cilvēki sēž pilnām, diezgan daudz. Atbraukuši arī visu kaut ko, un re kaut kāda tā kā kritums, tā kā rumba slīpi. Un re, ka brauc izklēdētājs. Interesanti tendence. Krēslīgi drīz vai visiem. Ātrums baigais un īstenībā strauma ir ļoti pamatīga. Pēc tam bojām varbūt jūs varat redzēt. Elektro un parastie. Viens elektriķis man pa priekšu brauc un vesels bariņš pretī neelektriķi. Nē, ir elektriķis. 3 neelektriķi. Nevar īsti saprast. Tās baržas bojā skatu
vai uzlabot? Nu, viss, kas ir iespējams. Zirga vēl tikai trūkst. Tas kaut kāds tilts, lielākā daļa laikam viņš ir gājējiem. Vismaz pēc tiem apzīmējumiem. Tur tiešām ļoti daudz velosipēdisti. Labi, daudz, daži. Un es braucu pamazām iekšā Mozeles ielajā. Pagaidām kaut kā nepārāk. Tur pa vidu salas ir kempings. O, tas ir kempings. Un reka tad tālākais stienis, trešais. Īstenībā ir tilts milzīgi augsts. Piebraukšu tuvāk, pastīšos, kas tāds ir. Tur mašīnas brauc pāri, maziņas. Tas būdiņas, tas ir smagās mašīnas. Kam jāpiestāj. Vilciens, tepat šoseja, pat Vīnogulāji. Kaut kā viņi tiek apkopti, nezinu kā. Veloceļš un milzīgais tilts. No, ko darīt? Tāds celiņš. Nu, jāfilmē. Zināt, ja es nokritīšu, tad tas ir šeit. Nes cik maksā tur dzīvoklis augšā? Darba dienas vakars. Salīdzinoši klusa kurorta pilsēta, un es šī pilsētā palikšu. Uz Mozeles ir sala, uz kuras ir kempings. Uz tās tad es arī palikšu. Tante mani gribēja nobraukt. Staigā un uzprasās pasties gubļi. Pa laukumu vienkārši. Kļaņķī ēdienu. Vēl šņāts virsū vien nedod. Un tur vēl saula kalnos ir. Un stīlijā vairs nav. Braucot ar riteni pa šitādu ieleju gar tādiem kalniem, katru no viņiem ir iespēja aplūkot, apskatīt. Pēc 10-15 minūtes uz viņiem var skatīties. Vīnogulāji, dzelzceļa, šoseja, velo, upīts. Vecais komplekts, atkal tikai trūkst zirgu. Paskatīšos, plānoju braukt tam tiltām pāri un pēc tam gar otru upes krastu pabraukt, jo vienkārši interesantāk. Un te var redzēt zem tilta apakšā spīd kempings. Jā,
šeit, gar upes krastu, viss kempings. Nu, viņi te ir daudz. Tāpēc jau vienam velosipēdistam atrast vietu, tā kā virsū viņa neskrien. Var atrast diezgan labi. Īstās pēc tās turistu galvaspilsētas. Baigi daudz autobusu, tikko latviešu autobusu redzēju. Tā man pa šī virzienā pa ielai atlikuši kādi kilometri 7. Tad es pa tiltu griezīšos, braukšu atpakaļ. Jo šorīt man vēl bija domas savādākas, ka es braukšu līdz Luksemburgai. Šitādas sliedes. Čalis, nezinu, motoriņu laikam braukā augšā lejā. Viņš tiek augšā. Lejā un pēc tam vīnogām. Tā sliedē aiziet rēkli. Tādas sliedas te ir visur. Laikam vizinās augšā lejā. Varbūt viens, varbūt vairāk šā traktoriņa. Jā, kaut kur pazudis ir vilciens. To es neredzu. Es kaut kas arī drīz pazudis tā šoseja. Jā, nu ielai paliek ārvien smukāk. Visu izbaudīt, tiešām jābrauc līdz pašam galam, līdz Francijai. Tā ir nedēļa. Pagriezies un dodos atpakaļ pa pretējo krastu, jo visu ceļu nobraucu ar to krastu, tagad braukšu atpakaļ ar šito krastu. It kā vajadzētu būt pavējam visu laiku. Vēl arī pa strāvai uz leju. Nezinu, kā te būs. Jā. Var redzēt otru krastu, tos kalnus, pie kuriem es biju piestājis, rādīju. Kur tas čukčuks iet augšā. Tur viņš likās milzīga siena. Šeit viņš liekas tas īpašs nav. Tāpēc šī pusē tagad ir šito. Es pat nemaz neredzu, kas jūs tur. Šobrīd man ir redzams. Baigi tiek strādāts, baigi visas augšpuses tiek nogrieztas vīnogām. Lai tālāk neaug, atstāts tikai to malu es braucu un likās, ka tā ir pareizā. Pagadzējušiet pagaidām šitā. Nezinu, ko te dod, kāpēc viņu te ir tik daudz, bet kaut ko te dod. Laikam ēst pavelti. Te ir prāmītis iet pāri tieši šinīti vietā. Un tāds te āpāts notiek. Kaut kādu autostrādu, godīgi sakot, ar elektriķiem.
Atkal visi brauc ar elektrību, un te ir visu laiku jāuzmanās, lai kāds no aizmugures nenāk, jo tu pat vidū nevar izbraukt citreiz. Jāuzņem kāds viļiks arī atpakaļ ceļā. Kā liekas tās pašas vietas. Saula no otras puses izskatās arī savādi krāsā. Mašīnas ir kalnu procukšana. Ko tas negribētu darīt? Braucu ārā gar otru Mozeles upes pusi, krastu. Daudz mierīgāks, daudz zaļāks. Tāds smuks, klusts celiņš, dažas mašīnas. Protams, tā kā filmē parādās